patīk man rakņāties par to finansējuma izlietojumu, un it īpaši, ja tas ir neliederīgs. Mēs jau runājam par avio speciālu pārlidojumu izmantošanu premjerministram Kariņam, un pēc tam sekojošas arī pārbaudas valsts kontroles un arī krimināllietas ierosināšanas prokuratūra. Šonedēļ bija arī diskusija, kuras laikā attiecīgi valsts kontrole un valsts kancelēja jau apsprieda piedāvātus noteikumus par speciālo reisu izmantošanu pārlidojumiem augstākajām amatpersonām. Un valsts kontrole, miniet 3 reizes, ir novērtējusi negatīvu to redakciju, ko piedāvāja valsts kancelēja. Un valsts kontrole paskaidroja, kāpēc viņi neatbalsta, jo piedāvātā redakcija tās izmantošanas iespējas viņas tiek pavērtas vēl plašākas nekā sanāk līdz šim, kad nebija tādas kārtības. Un arī attiecīgi VIP zonas izmantošanā augstākajām politiskajām amatpersonām, ne tikai prezidents vai premjerministrs, bet arī tie, kas lido klāt kopā ar specreisu pavadošais personāls, viņš arī pavērās. Un tad konteksta ar visu to speciālo lidojumu sāgu, ar to, ka nav atbildības, un ar to, ka satiksmes ministrija piedāvā cilvēkiem nekapt transporta līdzekļā un palikt zaļiem. Jūs taču zināt, cik nopietnu pēdu un CO2 izmešu atstāja sevis lidmašīna, it īpaši, ja tas ir privātais speciālais reis. Vai mūsu valdībai arī nevajadzētu 1000 reizes padomāt un tikai pēc tam lemt, vajag vai nevajag privātais lidojums, privātais reis izmantot augstākajām amatpersonām? Kontekstā ar to, ka mūsu valdībai un tautai jābūt zaļai, laikam viņi varētu radīt to piemēru ar savu rīcību zaļumošanas konteksta un speciālu lidojumu izmantošanas konteksta.